Bet Scores - ātri rezultāti. Ir 23. marts un beidzot Freja podcasts atgriežas kaut kādās tiešām normālās sliedēs, jo ir pirmdiena, un mēs ierakstām jaunu podcastu, kā mēs bijām iesākuši, cik ilgi, un tad mēs paši visu, novelsim visu vai uz olimpiskajiem spēlēm, vai ne, bet uzbroža, Ralfs Freibergs. Ralf, kur tu atrodies, vai tev beidzot palaida mājās, jo nav viss vienmēr tik vienkārši, ka nospēlē pēdējo spēli, sakravā somas un nākamajā dienā sēdies mašīnā vai sēdies lidmašīnā un brauc mājās. Jā, kā vienmēr sveiki klausītāji, skatītāji. Prieks būt ierastajā ritmā mūsu, ka mēs parādāmies pirmdienā, cilvēki pēcpusdienā mūs dzirdēs vakar pusē. Un, jā, Ralfs ir ieradies Latvijā. Tu pazudi, jā, viss kārtībā. Ralfs ir ieradies Latvijā. Komanda mūs palaida ar piekdienas. Mums vajadzēja, jā, vispār, kas nezināja, varbūt es stāstīju un nestāstīju, ir Eglis intervijā, ka mums bija piekdiena, ceturtdiena un trešdiena bija komandas testi izdomāti. Tie testējas uz nākošo sezonu, lai uz vasarā vai priekš vasaras, ka viņi sagatavosies un pārbaudīs, kā viņi trenējušies. Ir tā kā tur testēja. Tos izpildījām ar piekdienas vakaru, nodevām mašīnas, kam bija mašīnas izdalīts, bija jānodod dzīvokļi, ko es nodevu sestdien no rīta, nodevu dzīvokļus, ko pats tīrīju un pulēju un sienas nekrāsoja, bet sienas ir kā vajadzēja krāsot. Un jā, un man paldies manam tētim, kurš atbrauc no Latvijas pretī pa manīm un atbrauca, savāca. Piekdien atbrauca, pārglēja nakti no rīta izbraucām ārā uz Latviju. Un redz, kā sestdien vakarā esam mājās atpakaļ. Un godīgi teikšu, ļoti priecīgs arī satiku vakar Omu savējo un teicu, cik forši mājās, cik forši Latvijā. Un, kaut gan laikstākļi vēl bija saulīt pa dienu, tagad tāds apmācies, bet vienalga Latvijā forši un varētu būt siltāk. Līdz kuram tev oficiāli skaitās? Līdz 30. aprīlim līgums? 30. aprīlis. Tev bija kādā brīdī bail, ka tev tiešām līdz 30. aprīlim liks sēdēt Ostravā? Nē, vai man bail? Es domāju, es biju gatavs tam. Nē, ja bija jāatsēž dēļ algas, es noteikti atsēdētu. Es nebūtu tas, kas tur laust un braukt ātrāk mājās. Mani nesalauzīs, es neesmu tik mīksts. Es kaut vai varētu visu izdarīt, lai paliktu un saņemtu pilnu algu. Tā kā nē, ja būtu jāpaliek līdz 3. augustam, es paliktu. Es domāju, ka tas noteikti ietekmē kaut kādu lēmumu par izlasi, jo tomēr man ģimene Latvijā un kaut kā jāvēlt laiks viņiem vairāk būtu salīnoši. Būtu pa vienu mēnesi mazāk, ko būtu veltīt līdz nākošajai sezonai. Bet, jā, esmu ātri un veiksmīgi atpakaļ mājās. QR kods uz mūsu WhatsApp chatiņu. Starp citu, pagājušajā nedēļā mums divas, man liekas, diezgan jaudīgas epizodes bija ciemos. Vienā epizodē Uvis Balīnskis, otrā epizodē ciemos bija Haralds Egli. Un daudz ko uzzinājām un pastāstīja arī par to Čehijas plēvi gaisotni un to, kā ir spēlēt latviešiem citam pret citu. Un bija arī prognozes tajā epizodē, un tu uzreiz zini, ko es teikšu. Tu teici, ka viņi zaudēs sērijā ar 0-4. Viņiem pirmās divas spēles izbraukumā, un viņi no izbraukuma brauc mājās ar 2-0 vadību. Un godīgi es paskatījos tās spēles. Pirmo es vairāk paskatījos, un otro tikai tā kaut ko padzirdēju balsī, kad godīgi Karlova arī izties labāk. Es biju ļoti pārsteigts. To pirmo spēli ļoti skatījos, jo kas ir interesanti, kad, protams, kad tu īrē dzīvokļus Čehijā un vispārējā tev visu papildu lietas kā internets un televīzija, es jau atslēdzu vienu dienu pirms, un tā kā bija kurjos man tāds, kad es Čehijā šogad dabūju dzīvokli un es mēnešu čakrējos, lai tur internetu ievilktu. Es rūteri pirku, mainīju rūterus, tur man nenāca internets klāt, un es mēnesi biju bez interneta. Un es tajā audio ofisā, kas bija blakus molā, es laiku biju katru dienu pie viņiem un cīnījos, lai man ātrāk internetu dzīvokli pieslēdz. Un tad es tiem ceļiem sapazinos tiem, kas tur strādā. Un kā nu bija tajā piekdienā, ka man mājās vairs nebija internets televīzija, es gāju pie viņiem veikalā, sēdēju un visu vakaru mēs no 6 līdz 9 vakarā es ar vienu čomu nosēdēju nosties hokeju, mēs pa dzīvu parunājām. Un, jā, un paldies viņai, ka atļāva viņu uz lielā televizoru ieslēdz iekšā, mēs skatījāmies to spēles, noskatījos un cepu nos Karlu arī ir
nezinu, ļoti, ļoti pārsteidza mani. Un ar cik traumēti viņiem spēlētāji, viņi ļoti labi spēlē. Un tādi spēlētāji no trešās mājas, kas izsauks no pirmās līgas, no Maks līgas, met gols katrā spēlē. Es domāju, vai nu treneris, vai nu spēja viņus noteikti motivēt un kaut kāds gudrāki. Un tā, jā. Ceļš sastāvs, laikam. Nē, tieši tas nav dzīves. Viņam sastāvs ir dzīves. 17-gadīgs čalis iedod arī otrajā spēlē uztaisa sodu metienu. Nozīmē, un treneris nozīmē jaunāko spēlētāju kaunā 17-gadīgu uzticās spēlētājiem un, protams, aizējot un iemet. Un vispārīgi viņam kā mēs ar Eglas intervijā runājam par to jauno čalīti, viņam tā kāja vai potīti iznest ārā. Tik šķībi izskatījās. Celītajā vienā situācijā, otrajā spēlē, bet Čaus mierīgi piecēlās, spēlē tālāk un spēlē un met gols. Labs spēlētājs. Ko domāju par to epizodu? Es redzēju, jo tur komentāri bija tādi interesanti par to, ka, ja tu slido visu laiku ar tām kājām un šitā tēn izplastām, tad kādā brīdī tev kāds arī viņus iznesīs. Es, kas bija Dinamo sezonā pēdējā, es samaksāju 5000 eiro sodu par tādu epizodu. Ko tu izdarīji? Es iznesu vienam cēlā ārā šādā situācijā. Viņš arī tā kā izvairījās. Man bija uzlika līga. Tajā brīdī uzlika sodu. Lielāko iespējamo sodu. Forši. Cik Čehijā tur kādam uzlika? Vai kā beidzas? Turpat it kā laikam nenosilpa sodu tajā brīdī. Tā kā nezinu, tur vēl skatīsies, jo tā bija otrā spēle. Tad viņiem ir komisārs, tiesneši, un viņi tur pārskatos visu video, un iespējams pēc tam var sekot. Bet uz play-offiem viņi skatās bišķiņ citādāk. Piemēram, tur viens pilnīgi tur vienā situācijā, kur parasti sezonā iedot 1 vai 2 spēles, kur viens ar galvu vienkārši galvā iesita, runājoties tur. Tur neiedeva spēles, nekāda diskvalifikācija. Tad es domāju, bet runāja par lieliem sodiem, tas, ko mēs neparunājam Lauricens Somijā, ko izdarīja. Tas ir Skandināvijas, man liekas. Giljotīnu uztaisīt bez galvas atstāt pretinieku. Un vēl Skandināvijā, kur viņi ir rūpnīgi. Jā, tur galva principā varēja mētāties arī trešajā rindā. Tur kādam iesviest skatītājiem vienkārši iekrist klēpī. Kaut kāds. Lauricens, būsim godīgi, viņam Eiropā jau tā slava man šeit. Visi tie, kas Eiropas hokejam kaut cik seko līdzi, viņi zina, ka Lauricens, man liekas, Eiropas hokejā varētu būt tas pats netīrākais spēlētājs. Viņam arī gabarīti ir tādi. Jā. Vēl viena epizode bija arī NHL. Es nezinu, tu redzēji Floridas, kur bija tāds jauks grūdienis no muguras laukuma apmalē, 3 metru attālumā ar visu spēku tā. Neredzēji? Florida. Noskaties, tur pēc tam iedeva 3 spēļu diskvalifikāciju, un es nezinu, tur sliktāka apstākļu sakritība, un tur pretinieks varēja atstāt laukumu arī bez salauzt mugurkaulu. Tur no tāda attāluma ieldināja iekšā bortā. Labi, bet mēs te tiesneši par daudz tēlojam Čehijas ekstralīgā. Pilzeņa Rubīns ir priekšā Prāgai, Dzierkalam, tur ir 2-1, Pārdubīts ir no 3-0. Pagaidām Pilzeņa un Spārta iet pēc plāna, kā es prognozēju. Pārdubīts no 3-0. Pēc mana plāna es teicu 4-1, bet es pēc tam redzēju pirmo spēli, un es teicu, vajadzēja būt 4-0. Tā izspēle sērijā vajadzēja būt 4-0. Triņķis šobrīd 2-0 pret Hradec. Manuprāt, labākā sērija hokejā. Ja cilvēki skatījos pirmo spēli no A līdz Z, un Bauda bija skatījusi hokeju, kur mūsu, piemēram, tad iedomājos galvā mūsu sēriju pret Kalvāri, un es ieslēdzu to spēli skatīties. Wow. Tur ir viss, tur bija kļūdas, sišanās un baigi labais hokejs. 2 dažādi sporta veidi, jā? Tur bija 2 dažādi sporta veidi. Tur ir, jā. Zini, kā ir, es nostos to sēriju, skatos, un es domāju, ko daudz jautājumu vairāk vispār par play-offiem, par mūsu sezonu, kā mēs nospēlējam Litkavicē. Arī Vācijā izslēgšanas spēles sākušās. Kristers Guļļevskis labi izskatās. Tikuši viņi ir tagad ceturtdaļfinālā. Savu to pārspēju sēriju vinēja ar 2-0. Šveicē sākušās izslēgšanas spēles. Tur Rudolfam Balceram pirmajā spēlē uzreiz rezultatīvu piespēli. Un Cīriha iepriekšējā 2 sezonu čempionu vienību. Un
šajā sezonā man šķiet, viņi vispār visu sezonu bija pazuduši, meklējās, īsti nevarēja atrast. Beigās gan viņiem tās sezonas beigas, jo tur vienā brīdī viņi bija, man šķiet, 8. pa turnīru tabulā, 7. 8. Un tad beigās viņi finišēja 4. vietā, dabūja savu laukuma priekšrocības, jāspēlē pret Lugano, un tur atkal tas kaut kāds čempionu hokejs laikam parādās, un tur pirmajā spēlē savu uzvaru, lai gan Šveicē man šķiet tas playoff hokejs pagaidām ir tāds ļoti uz aizsardzību tendēts. Tur katra komanda izcīna savu uzvaru. Viena, laikam, tāda rezultatīvāka spēle vispār ir bijusi. Un jāsāk skaitīt, cik no visām spēlēm ir bijušas sausās uzvaras. Man arī bija tāda jauka iespēja pakomentēt spēli, kas beidzās ar 1-0, un kur, principā, 3. periodā abas komandas izskatās, ka tur vispār negribēja riskēt, un tur pa lielam bija, ja pretiniekiem ir ripa, tad mēs stāvam neitrālajā zonā, sagaidām, ja otriem ir, tad mēs stāvam neitrālajā zonā, un tur pēc spēles arī rādīja to, Šveicē rāda tos XG, pēc momentiem, ka veidojās, cik vārtiem vajadzētu plus mīnus būt, un tur vienai komandai bija 0,8 pa visu spēli. Tā kā Šveices playoff hokejs pagaidām cerams, ka ieskrienās, bet Čehijā tas ir ieskrējies. Eiropā vispār kopumā ieskrienās. Čehija no tādām lielajām līgām sāka pirmā, bet vispār, citām komandām sezona jau ir galā, tev arī sezona ir galā, un es domāju, daudziem ir jautājums, kur tu būsi nākamajā sezonā? Jo kaut kur man šeit izskanēja, vai mēs runājam, vai kaut kur citur bija par to, ka tev ir klubam iespēja līdz februārim pagarināt līgumu ar tevi. Un, ja viņi būtu pagarinājuši līgumu, tad es domāju, ka viņi to jau sen būtu paziņojuši, ka viņi ir pagarinājuši līgumu, bet kāda ir tā situācija ar tevi? Jā, paldies, Ulri, par jautājumu. Noteikti cilvēkiem jāstāst. Jā, man ir līgums spēkā līdz 3. aprīlim. Kā tu iedziļinies vairāk, tu vari saprast visu tajā tēmā, vai es palikšu vai nepalikšu, kā tu minēji. Līdz 28. februārim viņiem vajadzēja pagarināt mani. Tas netika darīts, bet jā, es esmu Vitkovicas kluba īpašums līdz 3. aprīlim. Un, manuprāt, es kā spēlētājs vienmēr saku, ka lai klubs vienmēr paziņo kaut ko pirms, vai klubu, kur iespējams nākotnē došos, paziņos pirms, un tad spēlētājs paziņos. Jo, manuprāt, viņiem tā mārketinga ziņā, viņiem tas ir pašiem jāizdara. Nevis es tur ātrāk paskriešu un kaut ko pateikšu. Tā kā redzēsim, cik ātri katrs ko izziņo, bet no 1. maijā es parādos citā. Jā, ar 3. to beidzās, un 1. maijā var paziņot kaut ko. Tā kā redzēsim, dzīvosim. Var sākt pļāpāt, stāstīt, kāpēc tā. Tā kā gaidiet maija sākumu, abonējiet mūsu kanālu. Katru nedēļu mēs te parunāsim. Izlases tomēr arī būs aktuāls tēmas arī par to, kas notiek Latvijas izlases treniņos, kas ir sastrādāts, kas vēl tiks sastrādāts. Tāpat arī, protams, pārbaudas spēles pirms pasaules čempionāta. Tagad priekšā tāds playoff laiks, bet Nacionālajā hokeja līgā vēl notiek cīņa par playoffiem, un tur vairākas latviešu komandas arī, protams, ir tajā visā lielajā putrā pa vidu, un man patīk tāda lapa money.com, kur ir diezgan ērti katru dienu pēc rezultātiem var paskatīties, cik katrai komandai tiek dots. Es domāju, ka tu kaut kādu money.talks skaties vai kaut tādu. Man nav šobrīd, jābūt realistiskam. Es skatos uz komandu izredzēm, nevis to, kā audzēt naudu, bet... Nē, cita nozīme money.talks ir. Kāda tad izstāst? Bija kādreiz tur pieaugušo cilvēku video, man liekas, money.talks, un tā kādreiz bija. Jā, labi. Šī mākslinieca atkāpe, bet no latviešiem Vankūveras Canucks Teodors Bļugers šeit tiek dots precīzi 0% iespēja, ka viņi būs izslēgšanas spēlēs, un galā viņi ir pēdējā vietā. Floridai ir mazliet optimistiskāk, viņiem tiek dot 0,1% iespēja, ka viņi būs izslēgšanas spēlēs. Tad Philadelphia 12,7%. Un pārējiem jau ir ļoti labi. Šobrīd Kolumbusē ir 76,2%, Pitsburgai 78,5%, Tampa 99,6%. Tampai, protams, arī diezgan labas iespējas uzvarēt. Kopumā viņiem 8% iespēja tiek dot izcīnīt Stanley Kausu, kas ir
Trešais rādītājs - Colorado pirmie. Tad ir Karolīnas Hurricanes, kas Stanley Kausu tiešām neizcīnīs. Nu, tā kā Tampas izredzes pat ir vēl augstāks, bet Kolumbus vispār mēs pirms tam arī kaut kad runājām par Buffalo, par šo te augšām celšanos, un tad Kolumbusai arī līdzīgs stāsts, ka viņi nomainīja treneri, izdarīja viņu to 12. janvārī, un kopš 12. janvāra, ja mēs ņemam procentuāli izcīnītos punktus no tiem, cik ir bijis pieejams, tad Kolumbus ir labākā komanda visā Nacionālajā hokeja līgā. Viņiem ir 25 spēlēs 18 uzvaras, 4 zaudējumi pagarinājumā vai bullīšos, un no 25 spēlēm tikai 3 tādas, kur viņi vispār ir palikuši bez punktiem. Jā. Runāju par Kolumbusu. Es to nepamanīju, bet pēc tam tie, kas sekoja mūsu čatā vakar vai aizvakar, vai 2 dienas apkārt sekoja mūsu čatā un panesās ziņas, ka Dēlis no Kolumbusa ir atsakojis Instagramā visiem. Es pirmo draftu kārtas izturēju, tur pāris citas hokejus atsakoju, bet es otrajā kārtā es arī biju tik atsakots. Elis tagad seko 42 kontiem un neviens sportists tur nav iekšā. Tā kā neizturēju atlases, runāju par Kolumbusu. Nu, zigā, bija vēl kaut kāds, ir tāds Twitter konts, kur tā kā bots, kas visu laiku sako līdz kam, kas seko, kam piesako, kam atsako. Tur parasti interesanti, kad paskatīties. Tur kāds hokejs kādai modelē piesako, un tad visi troļo viņu par to. Bet tajā vakarā tieši bija, ka Kalgarī bija kaut kāds tāds gājiens, ka man šķiet vārdsraksts atsakoja 2 komandas biedriem. Un tad visiem bija tāds, nezinu, ko tas nozīmē. Tad vienkārši pēc kādām 10 minūtēm piesakoja atpakaļ, bet tas jau... Zinām, vētru jau ir sacēlis, bet, nezinu, varbūt hakeri pastrādājuši, kas to nezinu, kas tur notika. Sargiet savus paroles, uzlieciet to kārtīgo aizsardzību, ka tev ir jāapstiprina tur vēl no cita konta vai kaut kādas tās aplikācijas salieciet, zinām, sargājiet savu dzīvi, principā. Es domāju, es no malas paskatos un tāda situācija, ka tā izdara cilvēks. Pazīstams cilvēks, domāju, Instagramā nozīmē tas, ka viņš šo kontu padarīs tādu kā publisku oficiālu kontu, kur viņš vairāk tā kā biznesa kontu uztaisīs. Kur vairāk nebūs ap draugiem, bet viņš vienkārši strādās ap to, lai pelnītu ap to kontu. Un neko privāti tur nedarīs un iespējams kāds cits viņu kontrolēs. Bet tad jau varbūt būs vēl viens konts, kas būs draugiem. Lielajām sporta slavenībām tā ir. Tu domā, ka Lebronam Džeimsam nav kaut kāds konts, kur ir tikai viņa čomi no bērnības? Ja viņam tādu vēl palikuši. Noteikti. Bet slēp tie konti, kur neviens tur neviena bilde neliek iekšā un tam līdzīgi noteikti. Un es domāju, Lebrons savu Instagram oficiālo kontu arī nekontrolē. Tur ir cilvēki, un ja tu gribi ielikt bildi, tu aizsūti kaut kādam cilvēkam bildi, un tad viņš apstrādā, uzraksta, izdomā tekstu. Un domā, Lebrons iet uz toleti un pats lauka savu dibenu? Es ceru. Bet, ja par Instagram kontu un kontrolēšanu, mēs jau 9. intervijā uzzinājām arī, ka Kaspars Daugaņš nekontrolē savu kontu. Jā. To dara visi, jā. Un ir arī vēl viens vārdsargs, kur Kristaram Guļevskim ir savs PR speciāls sieva, kas to kontrolē un dara, jā. Kad tev būs, tev tomēr ir podkāsts cienīgiem, tev jau arī vajadzētu spērt soli uz augšu, varbūt monetizēt savu Instagram. Nē, noteikti, ka man kādreiz bija, pašā sākumā Instagram sākās, man tās visas tehnoloģijas nepatīk, man sieva viņu kontrolē bišķiņu, un tā palika kāds bildes, uzreģiģēja kaut ko un tekstu izdomāja, bet tagad es kļūstu modernāks, man ir vairāk brīva laika. Un es teicu, iepriekšējais bija piespēlēki, tie, kas nav noklausījušies piespēli Latvijas radio interviju devu un teicu, tiklīdz man ir brīvs laiks un man nav ģimene, man daudz laiks domāt. Un visu kaut kādu sadomāt, un kaut kādus tekstus Twitterī ierakstīt, un kaut ko pa dzīvi izdomāt, pa politiku skatīties, sekot. Un tiklīdz man ģimene atbrauc, piemēram, nedēļu, tad man vispār no laika es par tām lietām nedomāju. Un tā kā es saku, tā man daudz brīvu laiku, un arī Instagramā kaut ko padaru, un kaut kādu bildīti ielieku storiju tagad vairāk nekā iepriekš. Tad, kad tev sieva kontrolē Instagram kontu, viņa arī atbildēja uz meiteņu ziņām. Lai nomierinātu klausītājus un cilvēks, tad vismaz man personīgi nav tā, ka sportistiem tur raksta ik pa dienai kaut ko.
meitenes un tam līdzīgi. Tā nekad nav bijis manā dzīvē. Nekad nebija tāda. Bet kas man tagad divreiz dienā raksta, ir krievboti. Divreiz dienā man atsāk gara ziņa. Un visu kaut ko pasaka, ko viņi domā un tam līdzīgi. No, zināju, es abrīnoju vispār, ka tu viņiem atbildi. Es nesaprotu, kāpēc tu to dari. Nu, man ir daudz brīva laika. Garlaicīgi. Man gribās... Nē, bet man gribās saprast viņu domu, un varbūt, kad man bija tā līdzīga situācija, kad es pateicu Latvijai vienu valodu, tad man arī rakstīja pat latviešu, krievu kaut kādu no Daugavpils, un vēl viens kaut kur divu man tā rakstīja, un es viņam parakstījos, un es beigās jūtu, kad es vienam no Daugavpils čalītim liku saprast, ko es domāju ar to tekstu. Un tomēr, ka tur ir, ka viņš beigās piekrīt man, un viņš saka, ka viņš no Daugavpils ir grūti, ir latviešu valoda Daugavpilī un tā tam līdzīgi. Bet viņš runāja man arī latviski īstenībā. Un cerams, ka vismaz viens cilvēks beigās var pārliecināt un atvērt acis. Sameklējam viņu, uzaicinām uz podcastu, pārliecināmies, vai tu paveici šo te labo darbu, vai tomēr zin kā, kāds cits ņēma virs roku. Bet ko mums jāraicina? Es vakar noklausījos Novicki un Valdu Valteru podcastu par futbolu Virslīgu. Mums tie Čehi ir 8 Čehi vai 7 Jelgavā. Mums kā no viņiem jādabūnas interviju. Tev vispirms man čehu valoda ir jāmāc. Nu, ja divi runā čehiski, tad ir vairāk mums tā kā runāsim čehu valodā, uztaisīsim interviju un būs interesanti. Trešais, ko darīs? Trešais galakratīs. Labi izskatīsies. Jā, labi izskatīsies. Mēs jau Hašek tur varam ņemt, vai ne? Viņš ir radinieks. Kaut kas tur bija radniecība, jā, brāļa, tēta brālis. Nē, nu, onkuls sanāk. Viņš ir tēta brālis. Brālis ir Hašeks. Nu, Dominiks Hašeks, jā. Tātad Dominiks Hašeks ir viņa tēta brālis, jā, labi, skaidrs futbola virslīgi. Par to varbūt vēlāk, bet mēs te parunājām par izslēgšanas spēlēm Čehijā, Šveicē, Vācijā. Nepieminējām Somiju, to pieminēsim nākamajā reizē, bet jāparunā par Latviju, vai ne? Par Optibet hokeja līgas Baltijas čempionāta izslēgšanas spēlēm un parunāsim ar kādu, kurš tur grasās piedalīties. LVBet Scores – ātri rezultāti. Čau, Vīri! Mums ciemos Jānis Voris, Kijevas Capitals komandas vārdsargs. Sākumā regulārās sezonas beigās nespēlēja. Savainojums. Jānis, uzreiz jautājums, kāda situācija? Tā, čau, Vīri, sveiki skatītāji, klausītāji. Jā. Prieks būt uz lielās skatuves atkal ar jums. Es atkal, bet uz lielās, vai ne? Tā, to traumu runājot, sanāca pret Mogos atraumēties tur tā neveiksmīgi, un tad sanāk 2 mēneši jau bez hokeja pa lielam. Un tagad pēdējās 3 dienas bija pilnvērtīgi treniņi beidzot. Tā kā tas ir ļoti pozitīvi, un forši būt atpakaļ ar džekiem, jo tā, ka tev vienam pašam uz zāli jāiet visu laiku, ir kā ir, zin, kā baigi pagrūti tas ir, bet tagad ar džekiem atpakaļ kopā un forši. Ar 3 treniņiem pietiek? Lai redzētu jau laukumā, tuvākajās dienās, tuvākajā laikā? Gribētos ticēt, ka pietiek, jā. It kā Luni nelaidu, kamēr bija satraumēts, turēja sevi šeipā. Liekas, kad arī izgāju uz ledus, fiziski jūtos labi. Tā kā, vajag vairāk bišķiņu ledu, pāris stundiņas vēl uz ledus, un es domāju, ka būs labi. Sveiks, Jāni. Man tev sākuši jautājumi bišķi par tavu karjeru. Prieks redzēt mūsu podkastā. Paldies par piekrīt pirms playoffiem, bet vispirms par tevī man ir jautājums, pirmais jautājums. Atgriešanās Latvijā, spēlēšana Kijevas Capital, tā ir tā kā apzināta rīcības solis vai Eiropā viss varbūt beidzās? Nē, es domāju, ka noteikti nebeidzās. Bija arī piedāvājumi sezonas laikā. Pagājušajā gadā bija grūta sezona Anglijā. Mums bija, es negribu samalot, 70 spēles un kaut kādas 5-6 uzvaras kaut kur tā, un diezgan smagi gāja, ka katrā spēlē mums tur pa 6, 7, 8 goli krāmēja iekšā. Un pēc tādas sezonas baigi daudz piedāvājumu nebija no ārzemēm, vai ne? Un uzrunāja mani te Latvijā, Kijevas komanda. Uzreiz tā kā izskatīju variantu, zin, kā mājās arī forši uzspēlēt un
Un, ja tas piedāvājums nav tāds, lai brauktu kaut kur uz Eiropu spēlēt, uzskatu, ka labs variants tas bija priekš šīs sezonas. Cik ilgi domāji par līgumu parakstīšanu? Ilgi nedomāju, jo variantu nebija īsti, kur spēlēt. Nebija tā, ka es attaisu grāmatu, un tur ir varianti. Nē, tā nebija. Variantu nebija daudz, un diezgan ātri piekrīt, jā. Vispār, ja parunājot, vārdsargs Eiropā tirgū, vispār ir tirgos, cik grūti ir vārdsargam atrast darbu no Latvijas? Zini, kā nav nemaz tik grūti, ja tu esi, teiksim, ja tev ir augums. Man ar 1,79 m, būsim reāli, ir ļoti grūti atrast darbu kaut kur. Varbūt es esmu ātrāks vai ko par citiem vārdsargiem, bet es vienkārši aizņemu fiziski mazāk vietas vārtos. Un pie mūsdienu tehnoloģijām, hokeja ātruma, tur tie centimetri, 4-5 var ļoti daudz ko nospēlēt. Tā kā arī tagad latviešu vārdsargiem ir labas atsauksmes Eiropā, tā kā es domāju, ka to darbu nav tik grūti dabūt. Bet tās vietas ir tik, cik ir, noteikti vajag labus aģentus, sakarus, lai tiktu iekšā kaut kur. No vietām, kur tu spēlēsi Eiropā, kura tev līga likās visaugstākais līmenis un kura ir pārspīlēts uzpūsts varbūt tas līmenis? Es noteikti Angliju liktu pirmajā vietā no tām līgām, kuras esmu spēlējis. Es teiktu, tur diezgan jaudīgi džeki spēlē ar AHL pierakstiem un Eiropas augstākajām līgas pierakstiem. Un tur ir infrastruktūra priekš lielais hokejs. Čehijas skaties 10,000 skatītāji, pilna arēna. Arī Anglijā tieši tāpatās bija. Kur man nepatika, man nezinu kāpēc, bet man kaut kā Dānija neaizgāja vispār. Tur bija treniņi 7 vakarā vai ne, tā kā nedaudz amatieri jau. Un diezgan pagrūti bija, ka tu visu dienu sēdi mājās un tad tev vakarā jāiet trenēties. Tur arī tas grafiks nedaudz pamainās. Tas tā grūtāk Dānijā bija. Bet no līmeņa ziņā noteikti, jā, es teiktu, Anglija noteikti. Es dzirdēju, ka Dānijā jāsina pašam savus slidus. Vai tev arī bija tas jādara? Nē, mums tas nebija jādara, bet mums bija kaut kādi 4-5 ekipējumi menedžeri, kas visu laiku mainījās. Tur tie cilvēki strādāja bez naudas, viņiem alga nebija. Viņi bija tā kā bez maksas palīdz, vai ne? Un tad viņi mainās pa dienām. Tad pirmdien viens asina, viņš uzasina tev slīdus tā, tad otrdien nākamais, viņš varbūt bišķi savādāk kaut ko asina. Un tas tā interesanti, smieklīgi bija nedaudz. Labi, tagad pieskarsimies tam augumam, ko tajā mājaslapā, kur vienmēr informācija nav pareiza, Elite Prospekts, bija uzrādīts 1,81 m, tu saki 1,79 m, kuram ir taisnība? Man ir taisnība. Es nezinu, kāpēc tur tāds augums ierakstīts. Nevienam neesmu devis 1,81 m. Tas tā smieklīgi, jā. Tad jau varēja 85, 86 ierakstīt, zini kā, lai komandas interesantāks būtu 5-6 centimetri vairāk, tas jau diezgan normāli. Tas, man liekas, vārdsargam izšķirīgi. Un tavs augums, tu domāji, tas ir tev palīdzējis dzīvē, tā kā vārdsargam būtu vai patraucējis? Es pat nezinu, noteikti tas man jaunības gados, kad biju 18 un 20 izlases, tas man noteikti bija palīdzējis, jo es ar savu augumu biju jau tāds, kā saka, savāktāks vairāk, vai ne? Un vārdsargi, kas bija, teiksim, tur, kad pasaules čempionātos, viņi bija 2 metri gari visi, un viņi nebija varbūt tik kustīgi un tik ātri, un tajā laikā es biju krietni galvas tiesu pārāks par viņiem visiem. Un tagad no 20 čempionāta 4 vārdsargi, ja nemaldos, ir ar NHL līgumiem, jā. Un viņi visi 1,95 m, 1,96 m, teiksim, un uz augšu. Lielākais ir 2,05 m. Liels vārdsargs. Un vispār, tu tagad skaties hokeju, es jau atļaušu pa vārdsargiem uzspīt, man interesē. Tu skaties hokeju, kā tu vērtē, kurš ir labs vārdsargs, kurš ir slikts vārdsargs? Tu pēc procentiem, pēc stila, pēc formas, kā viņam izskatās, vai kā tu vērtē vārdsargus? Procenti nē, noteikti pēc uzvarām es skatos. Teiksim, ir NHL vārdsargi tagad, kuriem ir tur 88, 89%, bet, kas nav daudz, bet viņam ir uzvaras vairāk nekā zaudējumi, līdz ar to, viņš ir labs un viņš māku uzvarēt tās spēles arī, kad viņam varbūt neiet tik labi. Bet arī pēc stila, jā, man ir kaut kāds konkrēts stils, kas man patīk, ko es skatos NHL, un šis Ķorkins, piemēram, skaties un vienkārši acis priecājās par viņu tehniku un visu.
Es gribu piebilst, ka Elite prospektos 1,81 m, tur saka 1,79 m. Latvijas Hokeja federācijas līgas mājaslapā ir 1,80 m. Tā kā ir kaut kāda progresija. Tā kā, nezinu, tā kā Pokemons varbūt katrā versijā bija par centimetru garāks, bet tu pieminēji tās jauniešu izlases, tie, kur ir spēlējuši pretī, bet es tā gāju caurskatījos. Tev vienu gadu Arturs Šilovs bija pārinieks. Jā, tas bija 18 čempionātā Rīgā, kad mēs izcīnījām zeltu biļetu uz augstāko divīziju. Mēs bijām ar Arču divatā, jā. Es biju Lielais jautājums vienmēr. Lielais jautājums vienmēr ir, tu redzēji, tu nojauti. Bija kaut kāds tāds. Jā, Arča mašīna ir. Tu jau 18 gados tu redzēji, tu liekas, ka viņi nevar apstādināt, ka viņš sāk, viņš līdz galam aizies, izdarīs visu, pēdējais ledu grauzīs. Viņam ir tāds raksturs riktīgs kā lauva. Par Arču to jau no bērnības varēja pateikt, no treniņiem, jā. Bet savā laikā tu viņam noteikti, Arču, šitā jāķer. Tu kaut ko mācīji, tu kādreiz kaut ko viņam mācījis esi, vai neesi? Bija, kad mēs HK Rīgā spēlējām. Es jau biju, man liekas, vienu sezonu nospēlējis. Tur tā smieklīgi sanāca. Un Arča, es biju tā kā pirmais numurs tajā brīdī. Un Arča iegāja manos vārtos, un es atceros, viņam pateica, kas ir jaunais, ej ārā. Tagad tā nedaudz nērti jūtos, kur viņš ir, bet nē, tas tā smieklīgi. Vienmēr ar pozitīvus. Jā, un viņš jau tāds zināja, kad viņš jau saprata, man liekas, ka viņam griezti ir augšā, tur, aiz okeāna. Tu labi pieminēji šo te pastāstu. Es nekad arī pats nezinu. Es nesaprotu, kā jums tur anarhija vai ko jūs tur dariet treniņos vārdsargiem. Kādas tev ir izvēles? Tu tagad, piemēram, Piņķos jūs trenējaties, Kijevas Capitals. Tad sākās treniņš, tu ej, kuros vārtos tu ej, ko drīkst otrie vārdsargi darīt vai nedrīkst pastāst varbūt? Nē, mums te nav tā, ko drīkst, ko nedrīkst. Mēs saprotam, ja nākamo spēli, teiksim, es spēlēju, tad otru vārdsargi tie divi zina, kad man vajag vairāk, teiksim, metienas treniņu laikā un tam līdzīgi. Tas arī ir pārējiem vārdsargiem. Mēs sezonas sākumā sarunājam, sakam, teiksim, ja tu spēlē, tad tu ņem tos metienus, cik tu gribi un gatavojies tai spēlē. Tā kā tur komunikācija ļoti laba. Tu uzreiz laukums treniņā, tu Piņķos ej pie tablo stāvēt vai vairāk, vai pie tur, kur Zambonī brauc? Pie tablo, jo tās ir, mēs, kad mājās spēlējam, sanāk 2 periodu tur, tad es pie tablo eju, jā, kreisajā pusē. To tu apzināti dari, vai ne? Jā, es tā vienmēr daru, man tā kaut kā, iegājis iekšā mājas arēnā, teiksim, tad mājas pusē 2 periodi, tad es tajā pusē arī vienmēr sāku. Kaut kā neapzināti, bet tā ir iegājies. Ir kaut kas vēl, ko tu dari, piemēram, ko treniņā pirms treniņā tev jāizdara, lai tu tur tā kā sagatavotos spēlē? Trepīts jāizlic ir barjeriņas mazās. Tas tāds obligātais ir pasākums, ko es sajūtu, ka vajag eksplozivitāti, ātrumu, visu to. Tas tā kā obligāti ir diena pirms spēles. Man tad varbūt pēdējā, labi, to mēs paturpināsim tālāk. Ulvi? Klau, tu pieminēji, Dānijā jūs tur trenējāties vakarā, kā ir Kijevas Capitals, jo Baltijas čempionāts tur skaidrs, tur spēlētāji paralēli, vismaz absolūti lielākā daļa dara kaut ko citu paralēli. Kā jums ir ar treniņu laikiem, kā ir vispār ar komandas biedriem? Cik daudz ir tādi, varbūt, kas tikai spēlē hokeju, varbūt kāds arī kaut kur strādā, kāds mācās un kā vispār ar tevi pašu šajā te plānā? Mums, teiksim, treniņu laiki ir vispār perfekti. Mums ir 10 no rīta halē jābūt, 11-15 ledus. Pēc tam zāle, pusdienas, un tā arī ap kādiem 2 tu jau esi, teiksim, beidzis jau visu. Tā kā grafiks ir labs. Un šajā komandā, man liekas, tā uz sitienu, 2 cilvēki laikam strādā tikai darbā. Man liekas, 2 cilvēki tikai strādā. Pārējie visi hoķi spēlē. Kas arī ir, es uzskatu, ka ļoti labi priekš tā, ka tu nenāc uz treniņu nogurus pēc darba, kāds, teiksim, Dānijā bija, ka tur lielākā daļa strādā, atnāk noguruši un tā treniņu kvalitāti. Tāda ir, kāda ir. Tu izai tev pirmie metieni galvā, zini, ka tā ir. Bet šeit viss tā kā profesionāli diezgan viss uztaisīts. Protams, ir nianses visādas, vai ne, kā jau visur tas ir, bet cilvēki cenšas izdarīt visu uz maksimumu, un mēs to kā latvieši ļoti novērtējam. Tu pieminēji tos metienus galvā. Tagad nedēļas nogalē bija Toronto Maple Leafs nācās mainīt savus plānus, jo bija plānots, ka viens vārdsargs sargās vārds, viņam iesildīšanās laikā ielādēja ar ripu pa kaklu, un tad nācās visu samainīt, un viņš nevarēja spēlēt.
Kā ir pirms spēles iesildīšanās laikā? Ko tu gribi? Un cik bieži tu saņem to, ko tu gribi? Un kas ir tas pats sliktākais, ko spēlētājs var izdarīt? Vissliktākais droši vien pa galvu iemest vai arī starp kājām palaist metienu labi. Nu, kas baigi jau neko nevajag. Galvenais, lai trāpa vārtu rāmī, lai nemet tur pa mākoņiem kaut kur un lai to ritiņu sajūt. Baigās prasības nekādas. Ulvija, tu zināt, cik bieži pirmspēles iesildīšanās, kas lido tur. Es redzēju pirmie metieni, kas sākās un kāds pa galvu iemet. Tā ir ikdiena. Es vienkārši norēcos parasti. Un parasti ir komandā 1 vai 2, kas vienmēr ielādē vācam pa galvu. Tu pēc, sorry, atkal es atvainojos. Jā, mums arī bija smieklīgs gadījums. Treneris pirms spēles saka, iesildam vārtsargus, nevajag bortus iesildīt un ķiveres viņiem. Pirmais metiens iziet un tieši starp tā ielocījās tas režis, ka viņš principā ļoti tuvu pie acis ir vēl viens metiens un viņš varētu ieplīst. Tas tā smieklīgā pirmais metiens iesildīšanā. Bet Ralf iesildīšanās laikā, tu izēji, tu domā arī par vārtsargu vai tu esi egoists un domā tikai par sevi? Es domāju par vārtsargu. Es daru visu, jo viņš beigās viņš mani glābi. Es tur tā iesildos jau tikai laverītēs pamet tur un neko baigi, lai tikai kā viņam labāk, jo beigās viņš man klāps dibenu. Bet es vairāk neiesildos, ka viņi iziet no ārā no vārtiem, tad es vairāk pametāju. Bet nē, man tur nav jāpierāda. Un ir spēlētāji, kuriem vajag pierādīt arī pirms spēles ar vārtsargiem, ka viņš ir labākais. Labi, es pieskāries par komandas biedriem. Tam man ir 2 jautājumi. Viņi Ukraiņu spēlētāji notrenēties, un ko viņi tālāk dara, pastāst varbūt viņu ikdienu. Es zinu, ka viņi ļoti daudz ar riteni braukājās apkārt kaut ko un pingpongu spēlē vēl viņiem privāti māja un pingpongu galda atved. Tas tagad, ko viņi dara. Saka, no rīta atver acis vaļā un uzreiz raketi rokā. Bet godīgi, es pat nezinu, ko viņi dara. Atpūšās, laikam, guļ. Tagad tiem dažiem ukraiņiem latviešu draudzenes parādījušās. Tā kā es domāju, ka brīvā laika mazāk viņiem palicis. Es redzēju Maksu Široko video, ka 6 no rīta Mārtiņš Karsums bija laikam aizvedis uz pāris komandas biedrus uz makšķerēšanu. Mēs ar Maksu bijām no rīta braucam, Karsums vēlāk ap 11:10 atbrauc, kad izgulējās. Jā, mēs 5 no rīta izbraucām no Rīgas ārā. Tu par tiem lāčiem runāji, ja, ka lācis izlīdz vai kaut ko? Tas bija Karsums lācis, viņš jau liels tā kā lācis ir. Bet starp citu, tajā pusē Salacgrīvā, kur mēs makšķerējam, ir izlikta Latvijas karte par lāčiem, kur visvairāk lāči. Un tieši tās upes, kur mēs copējam, tur ir lāču mīženi atzīmēti, bērni redzēs, un tur ir pilns ar punktiem, visur salikts. Tā kā tagad jādomā par kaut kādu spreju, ir tie spreji priekš lāčiem. Zin kā, ja satiek lācis, lai var aizbiedēt viņu, jo nav smieklīgi, es domāju, dabā satiktu lielo ķepaini būtu, kā būtu. Runāju par lāčiem, arī dzirdēju, ka lielo tauri jāņem līdzi tādu spēcīgo gaisa tauru, ko iespēj, un tad viņiem tur nepatīkot baigi. Kaut kādu frekvenci viņš tur iedod, jā, un tad viņš tā kā bēg. Paldies Dievam, nav sanācis. Un uz kurien tu esi mūsu ukraiņu draugus aizvedis kaut ko parādījis Latvijā? Uz upēm tikai un ezeriem. Tu esi liels makšķernieks? Jā, es esmu traks makšķernieks, traks. Gribētos tā. Uz grunteni, kādu makšķerē, kādu stilu, jā? Agrāk es uz gruntenēm ķēru vairāk, bet tagad es pēdējie 3 gadi uz spinningas pārgājis. Zandarti, asars, līdaks, laši taimiņi, uz plēsējām vairāk. Es vispār vienu dienu stāvēju veikalā, tur skatījos, kas žurnāliem uz vākiem, un tad es redzēju, ka, man liekas, copas lietām uz vākiem bija Jānis Vors pieminēts. Jā, bija man tur neliela intervija ar copas lietām. Nākamais būs, starp citu, Maksu Širokovs, tā kā aprīļa žurnālā. Par Maksu varēs izlasīt. Bet tas ir tā makšķerniekam tāds mērķis tikt copas lietās? Nē, nav. Noteikti nav. Kāds ir mērķis? Cik liela līdekļa ir jāizvelk, lai varētu teikt, ka dzīve ir nodzīvot skaisti? Gribētos, teiksim, katru gadu kaut kādā, es piedalos BAM Laivu līgā. Tur ir 5 posmi vasarā pa visu Latviju. 40 plus laivas katrā posmā. Gribētos būt tādu, teiksim, latiņu nostādīt, ka tu katru gadu esi kaut kāds top 5, top 7 tajā grupā.
Vienu gadu, pirmajā gadā bija ļoti tuvu. Mēs bijām top 3 bijām, bet pēdējā posmā 0 zivis. 10. vieta palika beigās. Tā kā vēl gribētos, lai visu laiku tādā vienā līmenī būtu un pa medaļām cīnīties arī. Mārtiņ, Kārstums ņemt savā komandā vai neņemt? Nē, Kārstums jau tagad vairāk uz golfu pārgājis. Viņam jau to Kārstumu laivu nopirku. Jā. Jā, viņa stāvēja, beigās sarunājām. Tā kā tagad man savs transports būs. Kur ir tā mīļākā vieta Latvijā? Kur tu aizbrauc? Principā sanāk vairāk Rīgas ūdeņos makšķerēt. Ķīša ezers, Jūglas ezers, visi tie, jo vasarā tur notrenējies un tad pāris stundām tu vari 4-5 iebraukt iekšā. Nav tālu nekas jābrauc un laikam Rīgas ūdeņi tādi tuvāk šobrīd ir. Jā. Paldies Dievam, ka mums jūra ir. Ja nebūtu jūra, tad būtu tā ar tām zivīm pašvakāk diezgan. Pašvaki būtu ar tām zivīm, ja jūra nebūtu. Tu no tādiem nosauktajām vietām ir kāda vieta atradis, ko tu izstāstīsi cilvēkiem, jo tur ir slēpti daudz zivs ir tajā vietā. Ir kāda vieta? Ir. Mēs vienreiz ar Čomu Jorenu Džeriņu nogidējām. Džeriņam sakam, braucam asaru ķert, aizbraucām ķert asarus. Katrā metienē asaru smuki 200-300 grami. Mēs viņiem prasījām, tu gribi līdaku noķert? Mēs aizbraucām līdakas ķert Ķīšu ezerā. 10 minūtēs 2 līdakas noķērām, visi braucam atpakaļ asarus ķert. Tā kā, ir pāris vietas, protams, bet tas arī katrā gada laikā atkarīgs, kad un kurā vietā. Bet, ir kad var aizvest un līdaku noķers noteikti, vai asaru kaut kādu. Tā makšķernieki kā sēņotāji, viņi jau vietām nedalās, jā? Nedalās jau, jā, bet, tu jau tāpatās redzi uz ūdens, kur kas ķer, un zini, ka tu jau arī pēc sacensībām vari saprast, kurā laivā kas makšķerē, pēc tabulas paskaties, šitie ir labi, viņi tajā stūrī makšķerē, viņi aizbrauc prom, tu aizbrauc pasties, kas tur ir, un šitā jau arī pie tām labajām vietām var tikt, ka tu skaties citus makšķerniekus, ko viņi tur dara, un iešverējies iekšā viņa točkās, kā saka. Pirms pāris gadiem bija Latvijas basketbola izlasē, man liekas, izbraukums vai nometne Slovēnijā, un tur bija arī video un foto, ka tur Rolands Šmits, kurš arī ir liels makšķernieks, bija makšķerēt Porziņu, man liekas, arī paņēma līdzi, bet tagad tu esi ārzemēs, tu esi spēlējis Ukrainā, Dānijā, Skotijā, Ungārijā, Amerikā arī, ņem līdzi, tu pērc uz vietas, tu neej makšķerēt, kā tev ir ar šo te ārzemēs? Jā, ārzemēs biju makšķerēt, arī Skotijā biju pie Jāņa tāda viena latvieša, viņš nodarbojas ar gidēšanu, bet neko nenoķērām, gan tad bija janvārs augsts, zivis gulē, visas, kuras vēl es bijis Ukrainā, es esmu bijis arī makšķerēt, tur tā uz pludiņu, kā bērnībā, ar tārpiņu, pludiņu, upīti maziņa, un tad bija vislabākā copa Ungārijā. Ungārijā labas zivis, mēs tur dabujām, karpa bija lielākā, laikam 12-13 kg, tāda smuka bija zivs. Bet tas bija priekš televīzijas, tur ar smieklīgi atgadījās, ka viņi gribēja uzfilmēt sižetu. Viņa aizved man uz ezeru, iedeva makšķers, viņš saka, pat met tur un tev būs zivs. Es iemetu un uzreiz zivs. Nākamais ir pusstundu, es pamakšķerēju, pat to kaifu nenoķēru. Viņš saka, visi zivis noķēru, uzfilmējām, visi beidzam sižetu. Gribējās vēl pacapēt, protams, ilgāk. Tu pieminēji Ukrainu, tu esi spēlējis pats Ukrainā, tu tagad spēlē Ukrainas komandā, kas ir Latvijā, tev ir vēl kaut kāda saikne, kaut kādi draugi, kas ir palikuši Ukrainā, kā vispār ar komandas biedriem, jo tur arī esmu dzirdējis visādus stāstus, un tur arī, man liekas, ģimenes locekļi ir arī tādi, kas ir, ja ne gluži frontē, tad piedalās karā. Tās komandas no Donbasas, kad es spēlēju, šobrīd ir viens spēlētājs, Kijevs Capitals, Andrejkins aizsargs. Bet tā baigie kontakti, nav tā, ka baigi ar kādu sazinātos un pazudis kontakts kaut kā ar tiem. Ar dakteri, ar to mēs sazināmies biežāk, tas ir uzraksta pajautā, bet, jā, kontakts nav baigi labais, nav baigi liels. Ar Ukraiņu Kāda vispār ir gaisotne? Komandā, kas ir Ukrainā, bet, kas ir Ukrainas komanda Latvijā, bet, viņiem tomēr droši vien ģimenes ir Ukrainā, ir pazīstami cilvēki Ukrainā. Kāda ir tā gaisotne vispār komandas ģērbtuviem, cik daudz tam tiek sakots līdzi, jo varbūt arī tie, kas nesako varbūt Baltijas līgai tik daudz, vai varbūt neskatās, vai nav bijuši. Ja neesat bijuši aizbrauciet, bet pirms katras spēles arī tiek turēts tāds komanda, tur tādi īpaši plakāti pirms katra mača. Jā, tie ir hokejisti, kas ir gājuši bojā karā, un tad mēs pieminam viņus pirms katras himnas, turam plakātu.
Bet jā, par to runājot par Ukrainas džekiem, protams, ir bēdīga situācija, kad es tur runāju ar vārdsargu to Nazaru, un viņš stāsta, ka mamma tagad tur Kievā bez elektrības, bez nekā, ārā bija mīnus grādi. Protams, tā situācija, tikai var novēlēt to labāko, vai ne, un tas nav patīkami. Ka tur salas ģimenes, un viņi ir šeit, un nav viegla situācija, absolūti neapskaužamā viņa situācijā nonākuši. Mēs tagad runājam pirmdienā, un svētdienā arī bija svētdienas vakarā televīzijā bija tāds interesants sižets, kur bijušais spēlētājs no Latvijas, bijušais Kijevas Capitals spēlētājs izrādās mēģinājis padedzināt vilcienus. Tāds vispār kaut kas saudabīgs, un tur arī bija pieminēts, ka klubam nav nekāda vairs kontakta. Pagājušajā sezonā viņš tur spēlēja, līgums netika piedāvāts, un līdz ar to nekāda kontakta vairs nav bijis. Tad Denis Berdņiks savā laikā viņš jau spēlēja Ukrainā arī pirms tam, un tad, kad 2022. gadā tur bija Gatis Sprukts, Oļegs Šišļaņikovs un Denis Berdņiks, un viņi visi austrumos arī spēlēja, visi tad, kad sākās karš arī Mūka Kāna, kurais atpakaļ uz Latviju brauca, un pēc tam, kad viņi bija Latvijā, kaut kāds 2 mēnešus vēlāk, es sarunāju ar visiem 3, apsēdāmies pie galda, parunājām par to viņa pieredzi, un tajā laikā es viņu tā mazliet iepazinu, arī kaut kā uzturēju kontaktu, arī tad, kad viņš atgriezās Ukrainā spēlēt, jo iepriekšējās sezonas Kijevas Capitals spēlēja arī Ukrainas čempionātā un bāzējās Kijevā, un tad viņš arī sūtīja kaut kādas video, kā tur, kāda ir gaisa trauksme, un par to vispār, kā viņš pats tur jūtās, un es teikšu godīgi, es vēl augustā vēl prasīju, vai viņš šajā sezonā spēlēs Kijevas Capitals, un viņš teica, ka jā, tas bija augusta sākums, un tad tieši sižetā arī izskanēja tas, ka tā visa dedzināšana, viss ir noticis tieši augustā, un jā, sākumā es viņam prasīju, vai viņš spēlēs, viņš teica jā, un tad kaut kādas nākamās ziņas, tad jau sākās kaut kāda izvairīšanās, un beigās viņš vispār vairs neatbildēja, tā kā tāda. Es nezinu, interesanti, jūs komandā kāds jau piefiksēja to ziņu, jau kaut ko parunājāt savā starpā par to? Jā, šodien viss tikai ap to gāja. Šodien viss par to arī runāja. Tikai, kad, es nezinu, es nevaru komentēt. Ja nav, tad nav. Ir visādi vēl informācija, protams, ko nevar atklāt, vai ne, bet žēl cilvēks, viņš savu dzīvi sabojājis. Baigi man komentāri. Man piebild, cik stulbam jābūt ir. Es nezinu, tur jau tas stulbum jājūt pa gabalu, man liekas. Nejūti, Ulvi? Tu man tagad paprasi, vai es jūtu stulbumu pa gabalu. Es vienkārši, man nelīmējās, kas kopā. Pirmkārt, tās summas tur vispār nav nekādas. Labi, tu tur pa 1 miljonu aizēji kaut ko mēģini. Tad es nevaru saprast joprojām. Bet tas vismaz liekas kaut cik loģiski, ja tas ir pareizais vārds. Bet tur par pāris simtiem, un tev tur internetā vēl pie tam kaut kādi Telegram kanālā tev kāds uzraksta. Tad aizdomājies par to. Tikpat labi tev var uzrakstīt no policijas, un šādā veidā tu pats sev vienkārši... Precīzi, jā. Bet sāpīgākais es nostījos sižetu de facto bija, zini, es tur gaidīju, un tur tāds uzdevu jautājumu, kādu sportu veidi puisis spēlēja, vīrietis, viņš teica, un viņš tā, hokejs. Es gaidīju futbols. Man jau Ops arī vakarā zvana, viņš saka, kas jums komandā notiek? Es saku, kas ir noticis? Viņš saka, iesaist de facto paskaties. Un tad nācās viņam teikt, ka tas nav mūsējies, ka viss kārtībā. Bet zini kā, arī... Viens jau ir tas, ka, labi, tur savaņģo kādu cilvēku, lai viņš izdara tādas lietas, bet kaut kas cits ir, tas cilvēks ir dzīvojis Ukrainā kara laikā, viņš ir beidzis no kara. Tur vēlreiz tiešām jāklopē, labi, ka man te galds stāv, kuru galu, Nē, bet zini, kā ir, es vienmēr saku, katrai lietai notiek arī labas lietas, un vairāk tādas idiotas izķer. Es domāju, tur kādu minimums 5 gadus viņam iedos, es pieļauju vispārīgi, un jā, mazāk idiotu būs uz ielām. Tas gan piekrīt. Tad man pēdējais jautājums, pirms mēs ceramies kādu Latvijas, OHL, Baltijas līgas play-offs. Baltijas, jā. Play-offiem, kur spēlē visas, var teikt, Latvijā bāzētas komandas.
protams, Ukrainas un Latvijas, jā. Bet cik grūti ir komandā būt ar Mārtiņu Karsumu? Cik ilgi tu viņus var izturēt? Jau pēc nedēļas vēl pietika vai nepietika? Tur humors visu laiku pa visām pusēm iet ārā. Tā kā nav grūti. Ja tu atnāc uz treniņu kaut kāds bez noskaņojuma, tu tikai paklausies, ko viņi tur māc apkārt, tu tev uzreiz smaids augšā. Tā kā es domāju, tā ir privilēģija būt ar tādu špīleri, tādu Džeku Karsumu kopā. Ja tev ir slīdz garastāvoklis aizies ģērt, tu pasties Mārtiņu, tu vienkārši uzlabo uzreiz. Tā arī ir, jā. Tā kā nē, tā ir privilēģija. Visiem Džekiem arī, teiksim, ukrainīšiem lielākā daļa nav ar tādu līmeņu spēlētājiem spēlējuši kopā. Tā kā ir no kā mācīties. Jā. Un sāksim runāt par play-offiem. Parunājam par play-offiem, jā. Četras acīm redzamās komandas arī ir tikušas pusfinālā. Droši vien pirms sezonas jau varēja ar lielu pārliecību prognozēt. Tas, ka ir 4, tas ir labi, jo iepriekšējos gados tomēr tas fināls bija prognozējams jau augustā, kad varēja jau pateikt, spēlēs šīs divas, un jautājums ir tikai, kura vinnēs, kur zaudēs, bet šī sezona vispār kopumā, jo ko tu gaidīji? Ko tu sagaidīji, kāda bija tev pašam šī sezona, kāda vispār bija komandai, jo komanda jau arī bija tāds pirms sezonas lielais nezināmies, kā ies. Jā, principā jau no pirmām spēlēm sapratām mēs ar komandu, kad mēs gribam un varam cīnīties par to 1, 2 vietu, lai nebūtu tajā ceturdaļfinālā spēlē. Bet, katrā ziņā tas nav svarīgi vairāk, vai ne? Bet komandas kodols mums ir, es teiktu, ka tāds diezgan saliedēts. Internacionāls ir kanādietis, kas čehs, itālis. Baigā blice visā komandā. Sagaidīja, protams, gribējās būt labākajiem. Tas tāds svarīgi bija atgriezties Latvijā un noteikti gribējās būt labākajiem vārdsargiem. Tas tāds individuāli skatoties, tas bija tāds, ja es gribu vēl spēlēt kaut kur, tad man obligāti jābūt ir, lai es kaut kur aizbrauktu tālāk. Tā kā viens piepildījies ir vai ne regulārajā sezonā, bet tas vairāk ģimenei patīkam. Tagad lielie mači priekšā, lielajos mačos, tur kļūdīties nevar. Pirms sezonas jums vadība kāds mērķis nosauc sezonai? Fināls, principā, tāds bija uzreiz, tā kā mērķis tikt finālā iekšā pirmajā gadā. Tad runāja par komandām, spēlē Liepāja, Zemgale, Mogo un Kijevs Capitals. Tad kuras komandas tev vispār sezonā pārsteidz, kuras tev likās tā kā pretinieks vājš, bet tev pret viņiem grūti spēlēt, un tad tur pretinieks, kas ir it kā vājs, vajadzēja būt un labi spēlēt? Ja godīgi, pret visām komandām bija diezgan līdzīgi spēlēt. Nebija tā, ka baigi pārsteidz ar kaut ko un tam līdzīgi. Ar visām komandām, man šķiet, visas spēles, ko es nospēlēju, ar tām top 4 komandām, top 3, tad visas spēles bija pa 1 golu vinējām vai pa 1 golu zaudējām. Un tas tā arī, tas parāda to, ka līmeņi ir ļoti, ļoti, ļoti tuvu un viena kļūda, un tu esi kļūdījies, kā saka, un play-offā, tā arī play-offā ir. Kas mazāk kļūdīsies, tas arī vinnēs. Kur ir tā viena komanda, kas tev patīk un kur tev nepatīk, par kuru spēlē? Jāizvēlās. No visas līgas? Jā. Nepatika man pret Prizmu spēlēt, jo viņiem Brahmanis, ja Kīmovs dežūrē visu laiku uz zilās līnijas, un tad tev nav metienu, un tad divreiz pēc kārtas nulē iziet. Tas tā bija šī pagrūtāk bija pret viņiem spēlēt. Patika pret Mogo spēlēt. Meistarīgi spēlētāji, ātri un diezgan viegli pielāgoties tādam hokejam, ka tu apmēram jau vari galvā nolasīt, saprast, kas kur būs un kas notiks. Tā kā jā, Mogo es domāju, bija tāda vispatīkamākā komanda. Un kurās arēnās tev labāk patīk un kurās tev nepatīk spēlēt? Liepājā noteikti vislabāk patīk. Liepājā tā atmosfēra ir tā kā hokejs. Nevis, ka tur spēlē tev 75 cilvēku arēnā, tas ar hokejistiem kopā ir, tas tā bija tas tā bēdīgāk ir. Bet visu cieņu Liepājas faniem, Liepājas komandai, un ka viņi uztaisīja tādu ažiotāžu ap hokeju, un ka tu tiešām brauc spēlē, un tu atkal jūties kā hokejists. Patīk. Ja mēs jau hokeju spēlējam, mēs jau priekš faniem spēlējam, pa lielam. Viņi te uzkurina, tad tas, dēļ faniem, principā, arī hokejs ir. Un hāli, kurā tev nepatīk spēlēt? Kurā man nepatīk? Igaunijā augsts. Igaunija tā arēna tāda maziņa un diezgan vēsa. Līdzīgi kā Mogo, arī vienā pusē ir tribīne,
otrā pusē soliņš. Nu, viņas tādas divas arēnas, varētu teikt, jā, ka tur tā. Vismazākās arēnas, jā, un tā atmosfēra arī varbūt nav tāda, kā gribētos. Kurš pretinieku komandas uzbrucējs tev šajā sezonā sagādāja lielākās galvas sāpes? Godīgi tā neviens nenāk baigi galvā. Zabusovs tāds viltīgs ir brīžiem. Viņš nevar saprast, ka devītniekā grib mest palaišt starp kājām, vai ne? Zabusovs teikt, jā. Ātrs, meistarīgs spēlētājs. Tev ir tā, ka tie metieni starp kājām ir tā, ka tie ir vissāpīgākie. Nē, tos es parasti cenšos nelaist iekšā. Bet dažreiz tu vari nolasīt, ka tu vari redz pēc lāpstīs, ka viņš devītniekā laidīs un kaut ko un palaiž pa zemīt. Tas ir sāpīgākais tāds gols, jā. Kura lente tev nepatīk? Tumšā vai pretiniekam ir tumša lente vai balta lente? Tumša lente. Jo tā ripa saplūst kopā ar to lenti un tad to pašu to metienu brīdi dažreiz var palaist garām. Ja gudrs spēlētājs, viņš var nedaudz kā florbolā to lāpstiņu iegriezt un tad bišķi grūtāk norēģēt to sākumu palaist garām un tad sākums svarīgākais viss ir. Metienu brīdi. Kurš tu nosauc, pret ko tev nepatīk spēlēt un kurš ir tavs klients varbūt? Kurš spēlētājs tev neko nevar iemest? Man liekas, ka Gricīnskis neko neiemet, bet es negribu, man tā liekas, ka Gača neko neieliek. Es tā grūti teikt, es tā baigi nepiefiksēju, kas iemet, kas neiemet. Man šķiet, ka Mēja arī nebija iemets. Klienti tavēja. Patstāvīgie. Mēs tā ejam cauri šai sezonai, bet vēl pieskaroties pagājušajai sezonai. To pērn tā komanda bija, jāsaka, godīgi briesmīga. Šogad Divas arī izcīnītas uzvaras. Šogad tur vispār, cik es lasu, arī visādi skandāli tur apkārt komandai un tur atkāpjās cilvēki no amatiem, bet pagājušajā sezonā tev ir 2 uzvaras šajā sezonā. Pirmās 2 spēles regulārajā čempionātā un 2 uzvaras uzreiz 17. septembris tev jau ir tikpat, cik pagājušajā sezonā. Kā atšķirās noskaņojums vārdsargam no tā, kā iet komandai, vai tu tādā brīdī spēji, ka atslēgties no tā, ka komanda ir draņķīga un man jāķer ripas un man vienalga tur vinējumi, zaudējumi, man jāizdara savs darbs. Pagājušajā gadā tā situācija vispār tāda jocīga bija kopumā. Principā es sev galvā ieliku, ja tu ielēji 3-4 golus, tad tas jau ir normāli, jo ja tu 3-4 ielēji, tad vārdsargs uz 100% nospēlējas. Kad tu 2 maiņās spēlē, vai ne, 2,5 maiņās visu sezonu, tev tālie braucieni 10 stundas uz vienu galu uzreiz uz spēli, tur kaut kā tas mindset nedaudz pamainījās. Un es jau bišķi uztraucies, bija kā šogad būs, bet viss aizgāja pa vecajām sliedēm, uzvars nāca un pārliecība parādījās. Tā kā, protams, es izbaudu to, ka mēs uzvaram, vai ne, un kad tu uzvari, tad tev viss kārtībā ir dzīvē, tad tu nedomā pa daudzām lietām, kad uzvars nāk. To mēs zinām, kad uzvar viss labi. Tā kā, patīkam ir atrasties komandā, kura uzvar vairāk nekā zaudē. Tas pavisam noteikti. Ja pieskarās, varbūt jautājums ir tava nākotne klubā uz nākošo sezonu, vai vispār būs klubs, kāda informācija? Runājot, ka klubs būšot, bet ar mani neviens neko nav runājis, neko nav piedāvājis pagaidām. Tā kā tagad pāragri kaut ko spriest. Bet vai tu dzirdēsi jau parakst spēlētājs nākošo sezonu viņi? Nē, es vēl dzirdējis, nē. Es dzirdēju, ka kādam ir piedāvāts, bet vai parakstījis kāds ir, nav dzirdēts. Bet plānojies, ka būs Latvijā joprojām? Jā, runā, ka vēl Latvijā būšot, ka viņiem viss apmierina, viss patīk šeit un plāno šeit turpināt. Kur viņi vēl gribētu braukt? Man liekas, Polijā, jā, iepriekš kaut kad kādreiz runāja. Jā, Polija bija viens no variantiem, bet tur vajag krietni vairāk naudiņas, un tad viņi izlēma Latvijā palikt. Tā ceļošana, man liekas, garāk un vispārējais. Jā, tur arī tev vajag nedaudz labāks imports uzskat paņemt, nedaudz augstāk līmeņa spēlētājs. Sarindo Latvijas, pēc tava personīgā viedokļa Latvijas līmenis. Baltijas hokeja līgas līmenis. 4 komandas ir forši spēlēt. Ir forši spēlēt. Ir ātrs hokejs, fizisks, katrs cīnās. Tad izbauda to hokeju, vai ne? Bet, Dānija? Tās 4 komandas ir Dānijas līmenis? Dānijas vidusdaļa kaut kur, es domāju, jā. Dānijas vidusdaļa varētu būt. Ungārija. Lejasgaļas?
Tā, kad es biju tur tās lejas daļas komandas, tur bija Odenses Bulldog, laikam, un Rodovre Mighty Bulls. Viņas tādas pašvākas komandas bija. Tas bija tad, kad es biju. Tagad es neesmu sekojis tam līmenim līdzi. Bet Latvijas tās vidējās otras puses komandas nevarētu spēlēt ne Dānijā, ne Ungārijā. Es uzskatu, ka tur viņiem pāri brauktu katrā spēlē. Kā tev iedomājies, tev būtu tāda iespēja Liepāja uztaisīt komandu, viņiem prāms iet uz Dāniju un viņi piedalītos Dānijas čempionātā? Ideāli. Arī variants. Tad tikai Somijas meistars, bet varētu Dānijas atklāties čempionāts. Mierīgi, jā. Es domāju, tas tikai par labu nāktu. Es arī domāju. Jūs laiku tikai uz to ārzemēm skatāties. Jādais Latvijā labs čempionāts, nevis jāmok visu laiku tik līdz kaut kāda varianta parādās. Tā mēs... Mums jau ir labs čemps. Iedomājies, mums ķēniņš sastāvā netiek. Kas par čempionātu? Tā kā nevar teikt, kas slikts vai ne. Bet labi, viņš trenējās. Kaut kāds treniņš viņš sākumā aizvadīja, bet viņš joprojām tur kaut kur ir. Nē, tagad ķēniņš nav manīts. Bet kaut kāds pārsreizes bija, jā, uz ledus. Nē, viņš bija trenējās ar mums, jā, bet tagad viņš kādu laiku nav manīts, jā. Nezinu, kas. Kurš bija ātrāks uz ledus, Mārtiņš Karlsons vai Ronalds Ķēniņš? Es nezinu, jo tā, kad ķēniņš bija, es vispār uz ledus negāju. Man bija procedūras un fizioterapija. Tā kā es ar komandu tajā laikā nebija, tā kā ķēniņš tieši bija. Un kā jūs medicīnu vispār interesē Kapitāls komandai? Kā jums ir nodrošina medicīnu? Kur tu brauc, piemēram, tur ārstēties? Daugavas stadionā tur ir, es nezinu tikai, kā sauc to, zem tribīnēm, kur ir tas vieglatlētīgas stadions, tur zem tribīnēm ir praksa kaut kāda un uz turien braucam. Mums ir komandā fizioterapeits, masieris, un tagad uz plēfiem mums pievienojās Ēriks Didriksons. Tu ļoti labi zini. Un tagad Ēriks ar mums, ārsts, jā, tagad ārsts ar mums ir, jā, mums 2 cilvēki atbildīgi par veselību šobrīd. Tu ļoti labi izklausās par jums ar ēdināšanu, ārsti, fizio, vispārīgi top komandu. Priekš Latvijas vispār. Priekš Latvijas, teiksim, jā. Es saku, mēs latvieši ļoti novērtējam to vispār, kas ir, jo mēs zinām, kā ir citās komandās, vai Latvijā, teiksim. Jā, tāpēc mēs esam pateicīgi, ka tāda iespēja ir un cerams, tā komanda būs ilgāk pēc iespējas Latvijas līgā. Beidzot varam play-offiem pieskarties, Ulvi, vai vēl ne? Ķeramies klāt, Pirmā kārta pret Mogo jums ir nosauts datums, Ulvi. Otrdien sākās. Šodien ir pierakstam pirmdienā un otrdienā spēle jums ir. Otrdien sākās, ceturtdien, sestdien un tā tālāk. Kādas ekspektācijas, ko jūs pārsteigsiet, vai jums nav jāpārsteidz? Jūs viņiem pielāgosieties vai viņi jums pielāgosies? Gribētos, lai viņi mums pielāgojās, mūsu ātrumiem, mūsu visam, bet saku, pirmā spēle visu parādīs. Galvenais ir noķert to savu vilni komandai, cīnīties, un tad dienas beigās redzēs, kāds būs rezultāts. Skaidrs, ka būs kapliņš, ka būs asumi, būs cīņa, ka neviens nevienam neko neatdos. Es ļoti, kā pateikt, excited. Nevaru sagaidīt vienmēr sakot, ka tie play-offs sāksies, un tas laiks tik ilgi vēlkās. Gribētos, lai jau šodien sākās, un gribās pašam uz ledus ļoti, ļoti būt. Kas tavuprāt jūsu plusi šajā sērijā? Vairākums, es domāju, noteikti mūsu plusi un arī pašaizliedzīgā spēle. Ja mēs visi kā komanda spēlējam, un Vārtsargs, protams, jā, Vārtsargs arī. Ja Vārtsargs ķers, būs viss labi. Tas ir jebkurā līgā, jebkurā līgā. Tad uzvarēs. Jā, jebkurā līgā, jebkurā komandā. Ja Vārtsargs ķers, tad viss būs kārtībā. Tas tā ir, jā. Pagaidām tas, jā, visu cieņu Nazaram, tam jaunajam puikam, 19 gadīgiem. Es teiktu, ka viņš uzvarēja sēriju pret Prizmu. Ja vajadzētu dot MVP sērijas, tad noteikti iedot Vārtsargam. Un tavuprāt, Mogo plusi, kas viņiem ir spēcīgs? Viņiem ir labas taktikas, viņi baigi tur, man liekas, pielāgojas uz visām komandām un analizē, un tad iziet uz ledus, un man tāda sajūta, ka viņi zina, ko viņi grib darīt un ko viņi darīs. Tā kā taktika, es domāju, viss tas viņiem ir augstā līmenī. Ir kāds spēlētājs, pret kuru tu vairāk iesprings tajā sērijā Mogo komandā?
Nav tāds īsti, par kuru vairāk iespringt. Tur spēles asumā dažreiz palaid garām, kas kā tur tādām lietām domāt nevajag. Nē. Skaidrs, ka tur viņiem ir meistari, kas sarkaņus tur var iekrāmēt to devītnieku mierīgi mēja, var arī tur, ir viņiem Ansons, tas pats, kas U20 čempionātā bija. Viņiem visiem ir metiens, viņiem ir meistarība kaut kāda vai ne, labā līmenī. Tā kā, tur ir daudz labi spīlerīši, jā, meistarīgi. Tā kā viegli galīgi nebūs viegli. Mums iepriekšējā epizodē bija Haralds Egla. Parunājām par Čehijas play-offiem. Viņš tur prognozēja sērijas iznākums, arī viņa iesaistītās komandas sērijas iznākumu. Ralfs arī tur prognozēja. Un pirmajā spēlē viņa prognoze jau aizgāja pilnīgi pa pieskaru, bet sērijas rezultāts Mogo Kijevs Capitals. 4-3 Kijeva. Un Zemgala Liepāja? 4-2 Zemgala. Tagad man jānosauc. Nosauc, jā. 4-2 Mogo, 4-3 Liepāja. Kaut gan es pret ārtābolu negribu likt. Es gribu vienkārši pierādīt sev, ka es kaut ko zinu no hokeja, un tad es no pirmās sezonas dienas jau pa Liepāju liku. Jo man visas projekts patīk, kā viņi trenējas un kā viņiem cilvēki nāk. Es ļoti ceru, ka viņi var vinēt, bet, pret ārtābolu arī nevar neko lēmt, bet es gribētu, lai Liepāja uzvar. Tā kā būtu kaut kas intrigi. Tā kā 4-3. Liepāja ir Kijeva finālā. Ideāls fināls scenārijs, man liekas. Šis īstenībā būs ļoti labs. Bet ļoti labs pusfināls arī tādā ziņā, ka, parasti mums tās komandas ir Rīgā viss, un tagad Jāgauja pret Liepāju. Tas arī pirms pāris sezonām, kad Liepāja bija tāda diezgan laba sērija viņiem, tas tā forši, ka ir tās pilsētas sacenšos savā starpā, tur arī tāds, lai veidojās tie, derbiji saucamie. Jā, kaut kādas derbijas vajadzētu Latvijā nedaudz vairāk, teiksim, ka tu, nav īsti, bet tagad tā ir, ka tu jūti, kad Zemgales faniem Mogo ļoti nepatīk, kad viņi brauc tās. Vai var jūs nedaudz tāds ir tāda gaisotne sakurināta? Tas ir baigi forši, ka tā ir. Es nosaukšu, man liekas, viss atkarīgs Mogo Kijevas sērijā, viss atkarīgs no cilvēka centrā. Ja viņš ir vesels, ja viņš ķer, tad... Bet es laikam tāpat lieku. Tad es lieku Mogo 4-3. Ja nav, tad es lieku 4-1 laikam. 4-1 Mogo? Ja tu nestāv vārtos. Ja tu neesi vārtos. Otrais vienkārši es gribu 7 spēles. Man vienalga, kas vienais grib 7 spēles. Ja tur tās pilnās trībīnas, tie derbiji, tur vajag to 7, vēl pagarinājumu 7. spēlē. Tad... Bet es tomēr, lieku 55-45 uz Zemgalu tomēr. 4-3 Zemgala. Es mēģināšu. Playoffs 3-3 overtime ir? Nezināt? Jā, 3-3. Fināla 7. spēle, tad Stanley Kauss sākās, bet līdz tam 3-3. Sapratu. Vienīgais rūgtums, ko man gribās pateikt, ir pusfināli tiek aizvadīti Mogo halē. Paiksi, tur ne cilvēkiem vietas, ne ar skatīšanās normāli. Viņi varētu pārvietoties uz pusfināliem kaut kur skatāmāk. Uz Volvo aizbraukt. Jā. Jo interese diezgan liela ir un tur visiem nepietiek vietas. Tīri fiziski tie arēnās salīst iekšā. Jo cik es atceros, mums vienmēr pilnas arēnas un, teiksim, Mogo, viņi vienmēr pilna ir. Arī regulārajā sezonā, kad mēs spēlējām ar Mogo, bija pilna arēna. Aiz stikla stāvēja cilvēku rindām vēl. Tā kā bišķi lielāka arēna prasītos, jā. Jā, bet jums ir spēle otrdiena Mogo halē, jā? Jā, otrdien, ceturtdien ir Mogo, un tad ir divas pie mums piņķos. Tas piņķiem noteikti būs vieglāk tikt iekšā, un ja cilvēki ieskatīties, visiem vietas, man liekas, Mogo halē nepietiks, bet piņķos, es domāju, visiem pietiks vietas. Jā, un droši nākiet. Uz spēlēm ir bezmaksas biļetes, inboxā nav jāmaksā ne centa, un var noziedot Kraken armijai. Ziedojumu Ukrainas armijai. Vai jūs esat kādu pārsteigumu sagatavoju uz playoffiem? Mums kādu pārsteigumu? Kādu karsēmeitenes varbūt vai... Es nezinu. Kaut kādu tablo uzlika arēnā lielo tādu pa virs vārtiem. Metāla konstrukcija. Tur ekrāns būs atkārtojami, es nezinu. Bet šodien uzlika un izstās iespējīgi. Patīkam dzirdēt, redz, kā rūpējas tieši baigi forši. Tā kā cilvēkiem tiešām
Jā, es to iepriekš dzirdēju, ka Piņķos Kijevas Dinamo spēlē uz ziedojumiem. Kijevas Dinamo. Kijevas Capitals uz ziedojumiem un baigi forši. Es vienkārši domāju par Piņķiem, tagad iedomājos galvā, ka tur bija treniņš. Tagad domāju galvā, kur mums tur treniņu, kur tu pa pašā vidū ielicis tas tablo ir? Nē, viņš ir tur, kur Zambonī mašīna brauc ārā tieši virs vārtiem. Tur kaut kas piekanāts, jā? Jā, nu milzīgs. Nu, es teiktu, kaut kādi 10, 15 reiz 15 izmēros ir. Tas tā konts varbūt pat lielāk. Cilvēkiem būs iemesls tiešām aizbraukt, tu saki, sestdienu uz spēlēm. Paskatīties, Jā. kas tur aizkarnāts aiz vārtiem. Jā, paskatīties, kas tur ir. Mēs paši nezinām. Tā kā droši gaidīs. Pirmdienas vakarā Jāgavā 19:00, tad otrdien Mogo Hala 19:15, tad ir trešdienā atkal Jāgava 19, Mogo pēc tam ceturtdien 19:15. Piektdien Liepāja 18:30 un sestdien sanāk pirmā jums mājas spēle ir 14:00 sestdienā. Tā kā kāds tēmē aizbraukt uz Piņķiem, tad 14:00 jābūt klāt, jāskatās, kas tur par brīnumiem ir un vai būs karsējmeitens vai tomēr Freibs varbūt uzdējos kaut kur pārtraukumā. Nezinu, visādi var gadīties. Tas gan laikam ne. Man ir atzīmēts brauciens uz Alūksti. Diemžēl, brīvdienās. Uz asariem jābrauc. Jā, tur vispārīgi. Tur uz Alūksts ezers jau baigi labs, cik sapratu. Tā ir. Kādreiz Neesmu jābrauc, bijis nekad, bet nostāstīt dzirdēt, ka tur ir lielās māmas līga, kas dzīvojot 1,20 m plus. Tu pa zivīm runā, jā? Pa mamām, jā, lielajām. Protams, tikai pa zivīm. Ja sākās šādi joki, man liekas, mums jāliek punkts, ne? Labi, novēlam veiksmi, novēlam izdevušos plēvus, jums ir vajadzīgs tāds kārtīgas cīņas. Parasti izslēgšanas spēlēs, jā, interesi pamatīgi pieaug, bet, ja būs tāda kārtīga pusfināla, tad būs tāds kārtīgs fināls arī. Un, tā, lai nebūtu adatē, kur nokrist, un Latvijas hokejam to vajag, Latvijas hokeja pavasarim to vajag spēcīgi vietējo čempionātu. Un šajā sezonā vispār tā unikāla, jā, ja iepriekšējos 2 gados bija, ka, tu principā pirms sezonas var pateikt, kas spēlēs finālā, tad šajā sezonā pirms pēdējās kārtas teorētiski pastāvēja scenārijs, ka 3 komandas pabeidz sezonu ar vienādu punktu skaitu. Es domāju, ka nevienā Eiropas citā līgā tāds scenārijs nebija un nepastāvēja. Tā kā tas ir labi. Gaidām izslēgšanas spēles, gaidām Jāni atpakaļ laukumā, jānovēl veselību, un tad jau skatāmies, kas tur sanāks. Paldies!